Tātad atbraucām, kur šeit kaut kur pie Kauņas centra. Cik reiz, lai šitien ir braukts, nereiz tā arī mēs neesam atbraukuši un pastaigājušies pa to Kauņu. Vienmēr tāda vieta, kur vienkārši brauc cauri tajā laikā, tā kā mēs braucam uz kaut kurieni. Nu, šodien mums ir laiks un mēs paliksim te pa nakti. Neiedzīgākais vējš šodien ir. Vienkārši neiedzīgākais. Automāja plivināja tā, ka jēgas nav. Un tagad šodien te stāvot arī pūš visu plivina. Un nu, es neteikšu, ka ir. Mēs esam pie Pilsdēliņā. Un es neteikšu, ka tagad ir. Es nākšu dēliņā. Un es neteikšu, ka ir kaut kāda baigā stiprā vēlēšanās staigāt. Bet kājas izlocīt vajag, vai ne? Jāiesāk kaut kādā veidā, ir ieiet iekšā atpūtas ritmā. Atpūt sākās vienmēr ar kaut kādām staigāšanām tur, kur sevišķi gribās. Un pats galvenais ir, kur divi roboti cīnās viens ar otru, kurš vairāk zāles varēs nopļaut. Viens otram skrien pakaļ. Eic, kāds baigi interesantais velosipēds. Es tādu nekad nebiju redzējis. Tagad esmu. Tanta rulē, vecais sēž. Mazajam dēlēnam nogur kājas. Kur mums baznīca. Jā, un šeit ir kaut kāds piebaznīcas laukums. Un pie piebaznīcas laukuma, kur ir fontāniņi. Nu, vienkārši viņi te ir. Un viss. Nu jā, labi. Iesim pastaigāsimies vēl bišķiņ tālāk, un tad dosimies jau uz automājas pusi. Bet tāds priežu mežiņš, un kur mēs esam atnākuši atpakaļ, kur mūsu automāja stāv, un blakām vēl viena automāja nolikusies. Tikko kā atbraucis cilvēks. Suņi kakā, viss notiekās. Mēs tagad ejam uz automāju, ieslēgsim iekšā droši vien apkuri, ieslēgsim iekšā boileru, silto ūdeni. Un būs viss mums kaifīgi un forši. Liksimies čučāt un rītdien dosimies tālāk.